Sveiks, uzfilmēšu Latviju. Es domāju, ka jūs esat un ka jums ir šī iespēja šodien parādīt pasaulē gan mūsu valsts, valdības, gan mūsu sabiedrības attieksmi pret 14. jūniju. Šeit ir atnākuši tie cilvēki, kam sāp šie notikumi, kas nevar aizmirst to pārdarījumu, kas ir nodarīti mūsu tautai, kas varbūt ir vislielākais nodarījums, kāds ir nodarīts tautām šī sarkanajā komunistiskajā impērijā. Un, manuprāt, ka šodien mums ir jāpārdomā, kāpēc mēs esam tik maz, kāpēc tik maz zina par to, un katram jābūt atbildīgam, lai varbūt labotu. Es uzskatu, ka tāpat ir tāda liktenīga tikšanās šodien, ka mēs redzam, ka pagātnes nodarījumi izplēni, viņi pazūd. Un varbūt, ka tas pat ir tā īpaši izveidot tādu situāciju, jo rīko alus svētkus, rīko sporta svētkus. Neviens negrib to saistīt ar komunismu vārdu, ar komunistu vārdu. Un tas ir briesmīgākais rēks gan pasaulē, un it īpaši mēs to izbaudījuši esam tik sāpīgi un tik briesmīgi Latvijā. Latvieši to nav pelnījuši. Paldies! Latviju vajadzēs? Sporta sacensības Tukumā, Jēkabpilī, Gulbenes Reļos, bez Kandalās, iekšlietu ministrijas sporta svētki. Ministram Turlējam bija jānāk priekšstīvu sēru dienai, bet nevis policistiem organizēt sporta svētki. Šo uzskaiti mēs varētu turpināt. Tas nozīmē, ka liela latviešu tautas daļa ir... Tautai ir izteiciens, ka visas zivis pūš no galvas. Arī mūsu valstī ir vadība, kas
skaka tikai to, vai ne, ka Latvijai ir iedzīvotāji, nevis latviešu tauta. To dara Ulmans katrā savā uzstāšanās. Un arī es uzskatu to, ka arī mūsu iekšlietu ministrs, kas saņem no Krievijas daudz naudas, viņš ir nopirkts. Un tas ir to sauc par tādu savu pašu korupciju, vai ne? Un es domāju, ka mums būtu laiks viņam atņemt to un nolikt savās vietās katru, kas ir pie mums. Saprast, ka šodien ir tā diena, kas mums ir beidzot jāsasaka, ka mēs paši esam savu likteni. Neaizmirsīsim pagātni. Atklāts piemineklis vienam no Latvijas neatkarības iemiesotājiem, tāpat tās Zemgales priekšpilsētas sabiedrība ceļ pieminekli Pārdaugavā. Šajā pusē starp Akmens tiltu un Dzelzs tiltu
tiem Vermonta bandām. Mēs šajās dienās guldījām zemes smiltī Zemgales priekšpilsētas politiski represēto nodaļas priekšsēdētāju vietnieku Reini Lībieša kungu. Es gribētu teikt, viņa dzīve bija viena cīņa. Viņa dzīve bija teātris. Teātris, lai mēs šo teātri, ja ne slikti, ir dzīvot šodien kā teātrī, kā fantāzijā. Un tāpēc es gribētu teikt, būsim tiešām saliedēti kopā un vienmēr. Un es vēl gribu piemetināt, tiekoties šodien jau ar rajonu sabiedrību, ļoti strikti rajonu sabiedrība Atmiņas liek mums būt uzmanīgiem, lai tas, kas bija, neatkārtotos. Un pagājušais, lai paliek mums kā brīdinājums, kad mēs nemācējām būt visi kopā un viens otram palīdzēt, tad arī visa mūsu bēda būtu bijusi daudz mazāka. Viss, kas ir bijis, tā ir pagātne. Tas, kas ir šodien, to mēs redzam, tā ir pagātne, bet mēs visi esam cerību pilni un gaidām nākotni. Lai Dievs mūs svētī. Paldies! Lūdzu! That's enough.
Jā, vai man nav kas zem, vai man visus dokumentus. Ziniet, visus dokumentus man vajadzēja savākt. Es pilnīgi, tai momentā es vēl turēju, ka viņi aizgāja. Es domāju, šito pazemojumu. Kad viņi bija? Nu, var kāds pāris dienas atpakaļ. Tas šausmīgi pazemoja, vai es ietu meru, vai es kādreiz balvīju. Un es neko nebūtu vienīgi to malciņu jāpār. Es neprasu vairāk neko, jo es iztieku, kā ir tā es iztieku. Un iedot cilvēki drēbes visu. Atrisināsim to lietu. Sirsnīgi paldies šādā brīdī par tiem vārdiem no sirds. Un tie dziļi arī man sirdī iekritis, nekad neaizmirsīšu. Jā, 7. gads, kad gada 14. jūnijā mūs paņēma, dzīvoju Viļānos, mūs paņēma 6 no rīta uzcēla, man bija 10 gadi. Mūs aizveda, ātri savākties un aizveda uz Varakļānu staciju, jo Varakļānu stacija ir mežā, tā laikam baidījās vēl no kaut kā. Un iebāz iekšā vagonos un tieši jau šitais vagons, ka šeit tāda kā varam 30 cilvēki, bērni bija iekšā. Un tā mēs, es nedzert, nedēļu, kas bija, tas bija. Pēc kādām 7. jūlijā, man liekas, mēs tikam Kanskā, Krasnojarskī apgabals Kanskā. Bet tā mūs izpirka un aizsūtīja kolhoziem. Tas ir viss, un tā mēs dzīvojam tur tālāk. Mikrofons uzmanīgi. Nē, tur bija. Tur bija tāds Tad, kad notika izsūtīšana 25. martā 49. gadā, es atrados jau centrāla cietumā kā nacionālais partizāns, jau notiesāts, biju morzists, un jau ap 10:00 saņēmu pirmās ziņas, ka pagājušā naktī notikusi milzīgas izsūtīšanas pa visu republiku. Tā kā tuvāk es jums neko paskaidrot nevaru. Paldies, Badotā! Esam šodien šī skumjajā dienā pulcējušies atkal reiz, lai atminētos tos, kas nepārnāca, kas aizgāja mūžiem tālajos ceļos. Mazi bērni, mātes, veci cilvēki, ko viņi bija noziegušies. Šī šausmīgā diena paliks latviešu tautai vienmēr piemiņā. Klusumā nolieksim galvas, pieminot šos mūžam nepārnākušos.
tas nekas. Ierauj, iekšā. Atmiņas, kas bija viena roka. Nu, pat, kas ir. Kas tas ir, kas ir? Strādāju uz netraucēju. Kurš nesādā? Mumulēvičs, kurš nesādā? Dīs negrib. Jā, mēs satīkos citā vietā, pēc, ka tūlīt parādīt, ko tas nozīmē. Ko tad, jo? Nu, vāneši strādāju.
Tas muļķis tur ir. Latvijas cilvēku priekšā. To cilvēku priekšā, kuri izgāja cauri visām mokām, visiem. Lai mācām un audzinām savu jaunatni, savus bērnus, saprast to, kas šodien notiek Latvijā un tālāk. Jo Dievs un liktenis mums ir devis pēdējo iespēju nosargāt savu zemi, veidot to par lepnu, neatkarīgu, suverēnu, brīvu valsti. Mēs nedrīkstam iespēju palikt garām. Mēs nedrīkstam domājot par pagātni un kādā dienā atceroties savu zemi, savu pārdzīvu, nedomāt par to, kā veidojam šodien novērt citā cieņā. augsti godātais valsts prezidents kungs, godātais mērs kungs, tās iedzīvotājiem izdarīt jauna agresīvā Latvija, un kuriem viszemāk zemīgākie līdzekļi ir labi mērķu sasniegšanai. 90. gada 17. jūnija ultimāts Latvijai
ka tiks respektēta Latvijas suverenitāte. Kāds naidums un kādi maldi, pa kuriem bija tik ārkārtīgi dārgi jāsamaksā. Mēs sastapāmies ar visneklietīgāko, ar visnežēlīgāko režīmu, kāds ir bijis. Un šis režīms sāk darboties tūlīt pēc okupācijas. Ar pilniem atgriezējiem sāka darboties sekta, notika atgriezināšanas, spīdzināšanas, profāšanas, pilnījās cietumi, tappa notika vastu kapī. 14. jūnijas 15,000 ap tiem 230 zīdēji, nevarīgi simgalvī, sievietes, bērni, arī 5. Un tikko bija izdevība, tā latviešu vīri tvēra ieročus, lai padzītu šo jauno ienaidnieku. Un tas bija karam sākoties mūsu teritorijā, vēl pirms tam, pirms šeit bija ieradies vācu karaspēks. 41. baigājās leģionā. Tas bija pamats visām leģionu cīņām, jo šie izvestie ar leģionu ir saistīti ar nesarojamam saistiem. Tā ir viena kopība. Un žēl, ka tik daudz cilvēkiem bija lemts iet bojā, jo vienīgais leģions bija tas, kas prasīja bargu atmaksu tiem, kas šos noziegumus izveda. Paši pēc tam arī aizgāja gulaga ceļos. Visā pasaulē noziedznieki tiek tiesāti, tiek sodīti. Tikai komunistiskie noziedznieki tie netiek sodīti, izņemot vienu Noviku. Nav kas viņus tiesāta. Un vēl šodien Krievija Padomju Savienības sēru dienā atrodas cilvēki, ko var rīkot priecīgas pasākums, sports spēles. Jājautā, vai šiem cilvēkiem ir vai nav sirdsapziņa? Ko domā šie cilvēki? Vai viņiem ir zudusi vēsturiskā atmiņa? Rīkot šai dienā šādus pasākumus, tas ir tas pats, kas mātes nāves dienā iet dejot. Tas ir noziegums. Vēl es varētu pateikt tā, ka arī mūsu šodienās šeit ir cilvēki, ir kangari, kas ir piesūkoši ar šo 50 gadu okupāciju un kuri neapmierināti, kad kopā ar tautu ir garīdzniecība, ir Nacionālo bruņoto spēku pavēlniecība, ir pat Saeimas deputāti, tas viņiem nepatīk. Nepatīk arī vienam Rīgas domes deputātam, kurš jau pagājis. Tas vilciens ir aizgājis. Vairs nekad nebūs tā, ka latvieši pakļausies kādai svešai varai bez pretestības. Mēs cīnīsimies līdz pēdējām. To liek 14. jūnijas, to liek baigais gads. Brīvībai nav alternatīvas. Kategorijās ietvērt pārdzīvotās ciešanas. Mēs droši no savas sirdsapziņas dziļumiem sacīsim, nē, nav iespējams. Pārāk nesavietojami tie ir. Un ja nu tomēr mēs vismaz pārnestā nozīmē mēģinātu ielūkoties kaut vai šādi. Noteikti vismaz 200 000 izsūtīto, nogalināto, nomocīto kā kopējo summu. Šie izdevumi ir tik milzīgi aprakstīti, jo kas gan var izteikt dzīvības, dzimtenes, goda, jaunības, dzīves, tēva, māju, piederīgo zaudējumu? Nekas un neviens. Bet vai mēs būsim tik drosmīgi, ka spēsim ielūkoties arī mūsu tautas ienākumu ailē?
jo ir arī ienākumi. Un lai gan neviens no izsūtītajiem nevēlētos piedzīvot notikušo vēlreiz, viņi noteikti tāpat nevēlētos atteikties no tā, ko mēs varētu saukt par šo ienākumu. Un pirmais no tiem ir pat dziļumus vai seklumus, ātri identificēja varoņus un nodevējus. Tā atklāja to, ko katrs pats sevī varbūt nezinot un neapjaušot, bija nesis un audzējis. Parasti savā ikdienā mēs dzīvojam un varbūt tā arī nomirstam, neuzzinot, kas mēs esam, varoņi vai nelieši. Ja mēs šodien mokāmies neziņā, jautājot par to, kas ir dzīves jēga, kas ir Dieva žēlastība, tad mēs varēsim noteikti vaicāt viņiem. Tad, kad cilvēks ar savu sirds dziļumu atbild jā Dievam, tas pārstāja baidīties no fiziskās nāves. Un tāpēc nav vairs nec pakļaujams, nec salaužams, vienīgi tikai fiziski iznīcināms. Mēs varētu uzzināt arī to, ka ir iespējams uzvarēt vienīgi tikai to, kurš jau iepriekš savos sirds dziļumos ir gļēvi izlēmis pakļauties varas pārspēkam. Bet mēs uzzināt arī to, ka ik viens, kurš Dievā stiprināts, ir izlēmis nepakļauties, tas droši var nostāties pāri apstākļu varai, lai arī cik nežēlīgi tie nebūtu, lai arī ar savu dzīvības cenu varbūt par to samaksājot. Gulaga vienkāršākā formula ir bijusi: godpilna nāve ir labāka par kaunpilnu dzīvi. Ja mēs metam vēl savu skatienu tālāk atpakaļ pagātnē, un ja mēs vēl saņemam savu iekšējo drosmi, tad mēs noteikti varētu sacīt, ka šī pārdzīvotā traģēdija mūs ir savā veidā varbūt pat izglābusi no apreibšanas no saviem pirmskara dzīves panākumiem, no sevis bieži vien tukšās slavināšanas, no nogrimšanas labklājības iedomībā un snobismā. Bez tās mēs varbūt šodien lielā mērā būtu mietpilsoņu, bet tagad martīru, mocekļu, pēcteči un mantinieki. Šo vēl dzīvi palikušo liecinieku vidū mēs šodien varam atrast vienkārši cildenumu, personības patiesu lielumu. Viņi ir pārsvarā cilvēki bez untumiem un bez kaprīzēm, jo tas viss ir palicis tur, Sibīrijas sniegos. Ja šo un vēl daudz ko citu, ko mēs šodien varētu minēt un sacīt, ja mēs visu to šodien ierakstām ieņēmumu ailēm pie mūsu dzīves un tautas gudrības, tad mēs esam bagāti. Bet ja mēs to aizmirstam, ja mēs no tā atsakāmies vai uzskatām to par šodienas realitātēs, tā teikt, neaktuālu, tad padomēja savu uzdevumu pie mūsu tautas mugurkaula sagraušanas ir paveikusi. Tad mēs vēl joprojām ejam un iesim viņa norādītajā virzienā, un tad mūsu tautas zaudējums būs divkārtīgs. Tas ir slikts dzīves bizness. Katru reizi meklēt sākuma kapitālu no jauna. Tad faktiski šo cilvēku izsas neatkārtotos pie mums. Tie, kas šodien vēl dzīvi palikuši no Sibīrijas plašumiem, tie to pārdzīvos. Jo viņi savu pārcilvēciski grūto misiju mūsu tautas vēsturē ir godam izpildījuši. Bet mēs varam vaicāt sev, vai mēs bez viņiem savu misiju izpildīsim, vai bez viņu morālā kapitāla, vai mēs spēsim sekt savus šodienas garīgos izdevumus. Šodien mēs izmirstam kā tauta ne tikai fiziski. Notiek ar tautu, ja viņi nemācās, ja viņi negrib mācīties no savas vēstures un no savas pieredzes. Tad mēs esam līdzīgi tiem, par kuriem
iegājām šajā biznesa laikmetā gluži nesagatavoti. Mums nāksies daudzas lietas vēl mācīties un apgūt. Ir jāprot, protams, tirgoties, bet atcerēsimies to, ka pirmais tirgotāja likums ir tas, ka nevar iztirgot savu pamatkapitālu, jo tad vairs nekāds biznes neseko. Ja mēs šodien gribam atgriezties Eiropā, tad ir jādomā. Latvietim ir mūsu tautas simbols. Šis piemineklis, kā uz tā stāv rakstīts, ir veltīts brīvībai, ne jau izlaidībai un ne jau grēkam. Ja nu piepeši kaut kā mums nemanot, grēks ir tapis par brīvību, tad mēs jau dziļi esam iezāģējuši tajā zarā, uz kuru paši sēžam. Jā, skarba, bet taisnīga ir atziņa, ka ciena tikai stipros. Mēs kā tauta diezi vai jebkad būsim skaitliski liela, bet mēs varam un mums ir jābūt garīgi un morāli stipri. Ir vēl gana pašiem daudz savu iekšējo rezervju, gana vēl neizmantotu. Un ir viena vislielākā rezerve, ko mēs vispār maz izmantojam, ja mēs to tā varētu nosaukt, un tas ir Dievs, kurš mūs nekļūda. Lūgsim Dievu. Tu, Dievs svētais gars, mēs tevi pielūdzam un lūdzam par visiem tiem mūsu tautiešiem, par visiem tiem sirgalviem, par visiem spēka gados, par visiem pusauģiem, par visiem bērniem un zīdaiņiem, slimiem un lēm. Esi viņiem žēlīgs. Tās mēs lūdzam par visiem tiem, kas fiziski, morāli un garīgi sakropļot atgriezās atpakaļ savā dzimtenē, kuri daudzus gadu desmitus vilka nožēlojumu dzīvi, bet kuri palika tev un savai tēvzemei uzticīgi. Tās mēs lūdzam stiprini tos. Tās mēs lūdzam šodien par visu mūsu tautu. Neļauj mums aizmirst.
Čāvis. Tu nepaņēmi līdz to sauc. Netraucēj lūdzu. Ir jāatzīst. Piemēram, Andrei Eglīna. Šodien šī diena
arī man ir svēta, jo manu tēvu izved gandrīz 10 gadus vēlāk, 51. gadā. Un nevaru sevi tā vīrišķīgi varbūt saņemt rokās, acis mikls kļūst, dzirdot atmiņu stāstījumus, kā klājies latviešiem tālajā Sibīrijā. Salīdzināju, kā tēvam klājās Vorkutā. Šorīt mēs dzirdējām Aleksandra Peleča grāmatas stāstījumu Latvijas rādio bērniem raidījumā par to, kā skolās pēc okupācijas uzsākšanas iznīcināja ērģeles. Tāds ērģeles tika iznīcināts arī manā Braslavas pamatskolā, uz kurām mans tēvs pirms Otrā pasaules kara vadīja vietējo pagastu kori un uz šīm ērģelēm spēlēja. Tika laupīts fiziski, garīgas vērtības. Tas mums ir pats galvenais garīgums saglabāt. Es domāju, ka Andreja Eglīša